Kaut arī Nacionālā apvienība paziņojusi, ka Satversmes aizsardzības biroja lēmums ir politisko konkurentu vēršanās pret visu partiju, koalīcijas līgumu nacionāļi nedomā laust. Un eksperti uzskata, visvairāk apdraudēta ir tieši Baibas Brokas politiskā karjera. Mēs vēl joprojām pilnībā uzticamies savai ministrei, tāpēc partijas valdes sēdi šodien paziņoja Nacionālās apvienības līderi, uzsverot, arvien biežāk pielaide valsts noslēpumam tiek izmantota kā politisks instruments. Viņa arī publiski teikusi, ir pārdomājusi visu savu dzīvi un nav spējusi arī sev rast atbildi uz jautājumu, kas tad ir tie patiesi iemesli. Šoreiz mums faktiski nav pat pateikts, par ko aizstāvēties. Mums vienkārši pateikts, ja pielaidi mēs varam iedot saskaņas centra politiķiem Kļemeņķevam, Agēšanam. Politikas eksperts Ivars Ieps uzskata, pašai partijai šis gadījums neslāv necels, tomēr Brokas tālākā karjera būs stipri apgrūtināta, un tas Nacionālajai apvienībai gaidāmajās Saeimas vēlēšanās varētu būt nopietnas zaudējums. Politologs Ivars Ieps arī uzsver, saucot savu lēmumu tomēr nepiešķirt Baibai Brokai pielaidi valsts noslēpumam par politisko pasūtījumu. Nacionālā apvienība met šaubu bērnu uz vienu no galvenajām institūcijām, kas rūpējās par valsts drošību. Tas, ka viņi šobrīd runā, ka tas ir politisks pasūtījums, ir tikai pašsaprotam, ko lai citu viņi runātu. Cits jautājums ir, vai šādā veidā ir pamatot celt neslavu savas valsts speciālajiem dienestam. Tas, manuprāt, ir diezgan nepareizi. Galu galā, kas jums liek domāt, ka Satversmes aizsardzības birojas tiešām pildi kaut kādu politisku pasūtījumu? Iespējams, ka tas tā ir, bet lūdzu tad pierādiet. Tas vien, ka vienam jūsu ministram neiedod pielaidi, vai ne? Jo nevarētu būt pamats, lai celtu neslavu īstenībā tai organizācijai, kas vistiešākā veidā ir atbildīga par Latvijas valsts drošību. Bez pielaides valsts noslēpumam pilnvērtīgi pildīt tieslietu ministra pienākumus nevar. Tā Latvijas televīzijai uzsver Brokas priekštecis Jānis Bordāns. Bijušais tieslietu ministrs skaidroja, ka viņam darbā bieži nācies izvērtēt informāciju, kas satur valsts noslēpumu, un pielaide nepieciešama arī ministru kabineta sēdēs. Pati Broka gan uzskata, ka varēs pilnvērtīgi pildīt ministras pienākumus. Arī šobrīd esmu darbojusies savā amatā bez pielaides un varu pateikt, es izdarīju ļoti daudz un pateicoties gan komandai kopā, mēs esam izdarījuši ļoti daudz lietas, kur dienā šo pielaidi nebūtu nevajag, tie ir izņēmumi atsevišķi gadījumi. Aktīvi esmu piedalījusies visos ministru kabineta sēdēs, visos lēmumus paudus savu par vai pret. Interešu konflikta dēļ Broka gan vairs nevarēs turpināt pašas Satversmes aizsardzības biroja pāraudzību. Šos pienākumus pagaidām uzņēmusies premjerministra Laimdota Straujuma, kura šobrīd pilda arī veselības ministras Ingrīdas Circenes pienākumus. Aneta Bērta, Laigars Kovaļevskis, Igors Stāce, Latvijas televīzija.